Labrīt šajā saulainajā jūnija 1. sestdienā, kā jau tradicionāli, man no pašas bērnības mūsu ģimenē to tradīcijas iedibinājis pēdējos kaut kādus 10 gadus laikam. Dodamies uz amatniecības gada tirgu Brīvdabas muzejā. Kā parasti tur ir grūti saturēties un neiztērēt visu, kas ir paņemts līdzi, jo manuprāt, tieši amatniecība ir viens no kultūras un nacionālās identitātes pamatiem. Nu ko, pirmais kvests ir izpildīts. Esam mašīnu noparkojuši. Pie paša Brīvdabas muzeja nebija vietas, nedaudz tālāk pabraucām. 5 eiro, bez laika limita. Tagad dodamies iestaigātajā taciņā uz galvenajiem ieejas vārtiem. Stājamies rindā. Vajag par biļešu cenas visādām apmeklētāju kategorijām. Lifehacks priekš tiem, kas grib ietaupīt. Pat ja esat 2 pieaugušie, pērkat ģimenes biļeti un sanāks 14 eiro, 16 eiro vietā. Var tā gan no rindas random bērnu izraut parādīt, ja vajag. Jā, es jau priecājos. Ir ziedu gals. Taņas stihija rozītas. Viņam ir ļoti garšīgi viņi. Lūdzu! Jā, iegriež! Bītes ar ko potru izmaisīt. Esam izgājuši jau lielajā galvenajā laukumā. Pašā ezera malā klasiski ēdamā, dzeramā gals, kur iestiprināties un veldzēt slāpi. Cilvēku daudz, tā kā visi atnākuši badā un izslāpuši. Neskatoties to, ka ir kaut kāda tikai 11. Dažiem standiem tiešām radošs noformējums. Viss ir tekstila gals, vairāk dāmām. Un ko pagaidām makso pilns, neko neesam ieraudzījuši. Tādu, kas iekristu acīs. Mēs meklējam kaut ko konkrētu, par ko es nezinu, kas tas bija tas konkrētais. Zinu. Keramikas stends. Keramikas darboņi izskatās visdrosmīgākie, visbrīvākie savā radošajās izpausmēs.
Ir arī klasiskā latgales keramika, bet tā jaunā paudze viss kaut kāds interesants faktūras, krāsas. Tas sanāk, ka tev vispār divas. Jā, ātru es varēšu. Jā, ļoti labi. Vekar kā reiz spilgts piemērs tam, ko es tikko teicu. Pirmais krāsētais ir Būs neliels iestāsts tajā, kā vispār mana dzīve, teiksim, tā sasaistījās ar šo pasākumu. Ir tā, ka mans vectēvs bija lūgu pinēja amata meistars, tāpat arī vecāki kādu laiku ar to nodarbojās, teikt jau vairs nē. Tā nu manas bērnības vasaras pirmās brīvdienas vienmēr bija tradicionāli šeit. Un tas arī iemācīja novērtēt roku darbu, jo tikai redzēts, kā tas top un cik tas pūles prasa un kāpēc tas maksā tik, cik tas maksā. Rokām. Ar kā? tā stingri, Labi, jā. pie manis. Vēl vēl Tā tagad. tā ir 3 eiro. Tas ir plāni. Oskar, 3 eiro burtnīca. Tagad tā vēl tā ļoti lēni tā piespiedi. Droši. Droši. Stop. Savā. No. What be proper? Paldies! Nu jau esam atnākuši uz gastrodaļu. Uzdevums kā minimums ir rupmaiņas rausīšas, kaut kur šī tik lielus un ar speķi gabaliņiem iekšā. Kaut kā pagaršojām, iegaršojās. Lai katru gadu mēģinām viņus nomedīt. No rekur arī pirmais pirkums no gastro sadaļas. Ļoti īpatnēja lietiņa, gribās pagaršot. Tūlīt paskatīsimies, ko Sīva par šo teiks. Kas tas ir? Paskaties! Kas tas ir? Kas tas ir? Un kas tas ir? Nopietni. Tumšā šokolāde ar ķiplokiem un upenēm. Nu, kuru gribas? Šī ir ar priežu sīrupu. Ar priedēm negribu. Gribu kaut ko ogām, jā? Jā, tur ir rabarbara. Veselīgais kārums, dabisks žēlē konfektītes. Un pusaudzis priecīgs. Tur ir plastikas, tur ir daudz kābītas, šitendēs ķipoši. Superīgi noformēts stands. Paldies! Rekur ābolītes karamelē. Mums vēl ir tradicionālie Brīvdabas muzeja speķa rausīši. Rupmaize ar speķīti iekšā katru gadu pērkam. Un te man vēl ir kaut kas interesants.
Dēpta tika pie Latgales kvasa. Un tagad es iedegustēšu. Dabiskāk laikam vēlēties nevar. Mēs teicām, ka neko neprasām. Nu ko, aiz mums ir kultūras programma. Paskatījāmies, visi esam iztaigājuši, uzkoduši. Un tagad dosimies laikam tālāk. Visas dienas garumā mums neuzturēsimies, bet katrā ziņā ir jēga atbraukt. Ja gribētu nopirkt kādu priekšmetu ar dvēseli un iepriecināt sevi, paludināt, kaut ko garšīgu, dabisku pagaršot, pilnīgi noteikti iesaku.